Gan jau, ka tu zini to prikolu, ka tu no rīta piecelies, tad pastrādā, un tad pēc tam nākošā diena tev ir brīva, un tev nav jāuzstrādā par neko, ka tev vajadzēs iet strādāt. Bet daudziem cilvēkiem ir, tā skaitā arī man, ir šī problēma, ka tu no rīta nevar pastrādāt, un tad tev vakarā ir tas miers, un visi ir aizījuši gulēt vai vismaz gultās, un tu vari strādāt kaut vai līdz 4-5, jā. Un šodien es tev pastāstīšu, kā tu tomēr vari pirms tā darba, pirms tās skolas pastrādāt un tiešām gribēt strādāt un varēt pastrādāt, un lai tev nav tajā vakarā, naktī jāstrādā, nedabūt pietiekam miegu un sabojā šo miega ciklu un jā, kā to visu safiksot. Tagad, ja tu noskatīsies šo video līdz galam, varbūt pierakstīs bišķiņu un izmantos tās lietas, ko es tev stāstīšu šajā video, tu varēsi no rīta pastrādāt, bet vēl viena lieta, tu sapratīsi arī, varbūt, ka tu neesi tas cilvēks, kurš var pastrādāt. Ok, paņemam vienu scenāriju, kur tu no rīta piecelies, it kā davai strādās, jā. Vai vismaz pirms kaut kā, kur tu varētu pastrādāt. Un kur ir tas, kāpēc tu negribi tajās rīt izstrādāt? Es personīgi šodien biju augšā un tāds varētu kā pastrādāt, baigi forši būt, un šodien bija vienkārši, manā gadījumā tas tāpēc šodien tev stāstu par to. Un es sēžu pie datora un tās, es te kaut kā negribās, jā. Bet te bija tāds zemapziņas iemesls, kāpēc es to negribēju. Es zināju, ka es varu tagad aiziet kafiju padzert un kaut ko tam līdzīgi, un iemesls, kāpēc tas notika viss, ir tāpēc, ka es no rīta piecēlos, pirmkārt, ne tajos 5, vienkārši agri, ja? Tāpēc, ka iepriekšējā, Ziemassvētki šajā brīdī ir. un vienkārši es piecēlos kaut kādos 10, tad es aizgāju paskriet, un tad es atnācu nomazgāties, un tad, ok, tagad piesēdīšos, būs labi. Bet šeit man zemapziņā vienkārši bija, es varētu aiziet lejā, tur brālis ir, mēs varētu padzert kafiju, un tad pēc tam es turpināšu strādāt. Protams, es vēl kādu laiciņu pasēdēju, padomāju, mēģināju idejas izdomāt, bet reku iznāca ideja pēc šitā visu. Bet, tas nav tik svarīgi. Un ar šo rīta rutīnu, kas man sanāca, es neteiktu, ka tā ir slikta. Es domāju, ka es pat tā sākšu darīt, tad, kad es tagad attālināti mācīšos, es vienkārši no rīta aiziešu paskriet, ja tā ir skriešanas diena, ja nē, tad kaut ko pavingrot citu, un tad pēc tam es iešu padzert ar brāli kafiju, un tad pēc tam sākšu strādāt pie šitā. Bet tas nestrādā, ja tu eji tur kaut ko, nezinu, uz skolu tev jātiek pēc tam. Tad tev pirmā lieta jābūt tam darbam, ko es darīju kādreiz, kad es skolā biju. Kādreiz tas būtu tik tālu no šī brīža. Tajā brīdī man piecēla tas, ka es zināju, ko es gribu darīt. Un šajā gadījumā es gribēju skriet. Tā bija pirmā un galvenā lieta. Un tad tu vari izprast, ka, tev jāsaprot, tev vajag šo prioritātes, to lietu, ko tu tiešām gribi darīt, pie kā tu gribi strādāt, pirmo lietu darīt. Ja tev no rīta negribās kaut ko darīt, tad kāpēc gan tu gribētu vakarā to darīt arī? Un, protams, ir arī cilvēki, kur pieceļās no rīta, tu zini, kā kaut ko darīt, bet tev nav tā rīta tā rosma uz turieni. Un tad, jā, uztaisi savu to rīta kaut kādu rutīnu un tad bez tev strādā tālāk. Bet dažiem arī pat tad nav īsti, un viņiem nav iespējas tāds, un tev jāiet uz darbu, un tad sanāk beigās, ka tas vakars ir, un es esmu runājis un mēģinājis palīdzēt cilvēkiem, kuriem ir tā, ka viņiem nesanāk no rīta vienkārši pastrādāt. Un nesanāk un viss. Un vakarā viņiem ir šī vēlme strādāt un darīt, un tad viņi atkal sabojā miegu. Un man arī ir tā. Man gribās vakarā strādāt, un tikai tāds foršs piesēdies, viss ir klusi, nekāda problēma. Bet, ja tu esi cēlies no rīta, tev ir tieši tāda paša sajūta. Tikai vienkārši tu esi nogurs mazliet vairāk. Bet tagad tu esi vairāk, ilgāk to darīs, tad tu piecēlies jau priecīgs. Tā kā jau piecēlies. Tu vienkārši no rīta aizēji, varbūt dušs tev palīdzēs labāk, bet es personīgi, ja tu pareizi izveido šo miega ciklu, tev sanāk arī no rīta šī labā sajūta. Tikai vakarā, ja es salīdzinu tiešām to labāko no rīta un labāko vakarā, tad vakars stils būs sūdīgāks jebkurā gadījumā. Tāpēc tu no rīta esi izgulējies, jā. Un vakarā, ir cilvēki, kuriem tikai tas dara, tāpēc, ka vienkārši tā sanāk tā rutīna un viņi negrib vienkārši celties agri. Nekāda problēma. Bet tad tev jāsaprot vienu konkrētu lietu. Jā, lai izrautos ārā no kaut kā, tad tu vari mēģināt tur bojāt sev miegu un kaut ko tam līdzīgi. Bet, ja tu tiešām gribi šo uzturēt ilgtermiņā, gribi labu šo plānu un justies labi, nevis visu laiku tā kā sūds, tev ir jāatrod, kā tu dabūni vienādu miega ciklu katru dienu. Ja tu dabūni šo iešā, vienalga, kurā vietā tu arī strādātu, būs labi.
būs labi, bet tev jātur vienāds miega cikls. Tavs ķermenis atradīs enerģiju, lai strādātu pie lietām, kas viņam liekas svarīgas. Tā kā vienalga vakarā vai rītā, tev vienkārši jāatrod vienāds šis miega cikls. Jāsaliek, es iesaku gulēt kalendārā, vienkārši tur visu salikt, ne tikai miega ciklu, bet vienkārši atrodi vienādu un tad mauc, kur tu vēlies to darba stundas. Ja tev nesanāk no rīta, nekas. Bet, ja tu pareizi sataisi šo gulēšanu, tad tu no rīta arī gribēsi strādāt. Tas ir vienkārši tev jādara tādas lietas, ko tu gribi pie kā strādāt. Tev jāatrod tāds mērķis, kas tev liekas svarīgs un tavam ķermenim liekas svarīgs. Tā kā ej, činī, kas tev jāčinī, un tas ir viss pie šī video. Iesaku pačot links apakstā, tur tie noderīgi linki. Rītdien arī būs video, tā kā noteikti nospied sarkanu podziņu, vēl mēs virīšu, nospiedīšu gaisā, aizsūtu savam draugam, ja liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un mēs mani izšaujamies caur atmosfērai.